Pirmkārt, kas ir riski, ņemot vērā to Eiropas prokuratūras paziņojumu, ja? Ka tā tad var ietekmēt vēlēšanu norisi. Kas ir riski? Kas var ietekmēt? Skaitīšana rokām mūs nesatrauc. Mēs akurāti esam visu iemeslu dēļ šeit, ne tikai vienas skaitīšanas ar rokām. Jā, precīzi. Tieši tā. Un turpinot, tad par balsu skaitīšanu visiem ir skaidrs, es ceru. Bet atbildot uz jautājumu, kādi vēl iespējami riski, tādi būtiskākie redzamie, kas tiešām var ietekmēt arī vēlētāju un noteikti politiķus, kas gaidīs rezultāts, viens no viņiem ir elektroniskais tiešās vēlētāju reģistrs. Šis reģistrs tiešsaistē, arī pēc savu nosaukumu, arī tieši to arī pasaka, nodrošina to, lai vēlētāji var vēlēt jebkurā iecirknī valstī un pat ārpus, un viņi jau tiešsaistē tiek reģistrēti. Ja viņš nestrādās, šajā brīdī mēs jau, protams, esam inscenējuši vairākus scenārijus, kā rīkoties. Mums pašlaik nav indikācija, ka tas nebūs, bet viena no iespējamām ir tieši arī jūsu pieminētā. Mēs, protams, sākam aktīvi uzreiz par to domāt. Laika, paldies Dievam, vēl ir pietiekoši. Arī šim plānam B un plānam C. Sliktākais, kas var notikt, mēs, ja netiek vēl neviens cits likums grozīts, mēs varam gaidīt vēlēšanu rezultātus ilgāk, vairākas dienas, iespējams pat nedēļu. Tas ir pašlaik sliktākais no vēlētāja skatu punkta. Pat tad, ja nestrādā neviena no šīm te sistēmām. Mēs pārējām uz tādu jau iepriekš vēsturē pieredzētu lietu, visu daram burtnīciņās, reģistrējam un tā tālāk. Tas nozīmē, ka jūs pieļaujat ar šādu reālu risku? Tas, kas ir noticis šonedēļ un pēc visiem šiem paziņojumiem, protams, mēs nevaram nepieļaut.